18. novembrī, kad mēs atceramies, ka Latvija ir mūsu mājas vismaz gada laikos. Tā Latvija elpo 4 gada laikos, 4 skaistās sirdspukstu melodijās, kā dziesma 4 daļās. Gada cilvēks un mūsu ieguldījums balvas pasniegs Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upanieks un izpilddirektors Viktors Aizpurs. Saņem Valda Timulē. Gribas, lai jums Krāslavas novadā būtu daudz iespēju atvērt un veidot kaut ko jaunu, lai Krāslavas novads kļūtu bagātāks, skaistāks un labāks. Un ko katrs no mums atstās, tā ir viņa paša ziņā. Par apvienojumu darba spēju, kas kļuvusi par piemēru citiem, Krāslavas novada tēla popularizēšanu, atbildību un sirsnību titulu Gada cilvēks 2025 saņem Karina Stivriņāna. Iedvesmošanu iesaistīties kopienas dzīvē un rūpēm par savu novadu. Titulu Gada cilvēks 2025 saņem Pāvils Odiņš. Katru dienu mēs dziedam himnu Dievs svētī Latviju. Un tas nozīmē, ka Dieva tauta dzīvo Latvijā. Īstenojot nozīmīgus projektus Krāslavas novada attīstībai, uzņēmējdarbības stiprināšanai un pilsētvides uzlabošanai, titulu Gada cilvēks 2025 saņem Vasilijs Papandopulo. Lai Dievs sargā mūsu Latviju, lai Dievs sargā mūsu ģimenes, jo tās ir tiešām pamatu pamats
plaukstošai, drošai un patiesi laimīgai Latvijai. Lai Dievs palīdz mums pilnveidoties un augt garīgi, paplašinot savas sirds robežas. Pašvaldības balva nominācijā mūža ieguldījums par ilgadēju godprātīgu un radošu pedagoģisko darbu, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes pilnveidošanā un skolēnu izaugsmes veicināšanā saņem Janīna Samsonoviča. Mūža ieguldījums par ilgadēju pašaizliedzīgu un radošu darbu Krāslavas novada kultūras dzīvē, par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā un novada atpazīstamības veicināšanu Latvijā un ārpus tās saņem Jāzeps Dobkevičs.